Pēdējo gadu laikā Kandavā ir realizēti vairāki nozīmīgi infrastruktūras projekti. Ielām uzklāts jauns asfalts, atjaunots ietvas un uzlabots apgaismojums. Zīļu ielā izbūvēta multifunkcionāla velotrase, tepat aktīvi darbojas jaunatnes investīvu centrs Nagla, un jau aprīlī uzsāksies Armanda Krauliņa āra basketbola laukuma būvniecība. Šogad tiks pabeigts Kārļa Millenbacha vidusskolas pārbūves tehniskais projekts, un tuvāko gadu laikā būs nepieciešami 5 miljoni tā realizācijai. Jā, tas ir mūsu ieguldījums nākotnē. Savukārt tiem, kam rūp labāk sadzīves apstākļi jau šodien, esam nodrošinājuši to, ka vairākām mājām Kandavā pieslēdzām kanalizāciju, kā arī gādājām par to, lai vasarā viss būtu sakopts un apzaļumots. Mazāk runu, vairāk reālu darbu, ko varam padarīt tikai kopīgi strādājot.